Video tiešraide Cilmes šūnas un stereotipi, kas jāzina katram, kas vēlas tās saglabāt, kopā ar Cilmes šūnu banku, pirmo Latvijā akreditēto Cilmes šūnu banku. Cilmes šūnas. Tā būs mūsu šīs dienas pirmā tēma, un iespējams tas, kādam ir sākums uz lielo iespēju. Stereotipu sabiedrībā ir ārkārtīgi daudz, tāpēc, ka mēs zinām, protams, šis nav dāvana, šis nav tāds vienkārši prieks, kuru mēs varam paņemt jebkurā lielveikalā vai uz ielas. Šis ir lēmums, kas ir jāpieņem ļoti pārdomāti, jo iespējams tas var nākotnē noderēt. Bet par tiem stereotipiem un mītiem arī šajā dienā runāsim, lai tā mamma, kur šobrīd iespējams ir mazuļu gaidībās, varētu pieņemt pārdomātu lēmumu un apzināties, ka Cilmes šūnas iespējams ir labākais, ko viņa savam bērnam var uzdāvināt. Un lai tiktu galā ar visiem šiem satraucošiem jautājumiem, man ir prieks šeit studijā uzņemt Inesu Bolmani, ārsta ķirurģi. Sveicināti, Inese! Labdien. Mēs jau esam tikušās un daudz par to runājuši, bet beidzot man ir prieks, ka mums ir stereotips, mums ir mīts, un tūdē pat pretī mēs tiem visiem dabūsim arī faktus. Protams, mēs centīsimies uz visiem mītiem arī faktus dabūt. Jā, un ir tā, ka visus šos stereotipus var tā kā iedalīt 3 lielās grupās. Varbūt ne grupās, viņi jau klejo riņķī apkārt internetā arī mūsu sarunās un bieži vien parasti tie lēmumi vai tie stereotipi, viņi jau nav bāzēti uz kādu medicīnisku zināšanu bāzi, vai viņi tikai tiek izteikti un iet tālāk sabiedrībā, līdzīgi kā tanki. Tas bija arī tas, ko es gribēju saprast, kur tad viņi rodās. Attiecīgi pieļauju iespēju no tā, ka tie, kas palaiž šīs tankas, viņi vienkārši nezina. Es domāju, ka visas pamatā ir nezināšana, un tā nezināšana jau ir visos, kā lai saka, līmeņos. Tā ir gan varbūt sabiedrības nezināšana, tā ir arī ārstu vides nezināšana, un es arī agrāk esmu teikusi, ka, teiksim, tanī laikā, kad es mācījos, tad jau par šādām lietām nerunāja šī zinātne. Pirmais pacients ir 30 gadu vecs, līdz ar to tas viss ir pēdējos gados, un tāpēc arī tā nav vēl tās zināšanas varbūt tik. Baidāmies no tām jaunajām lietām. Mēs baidām. No vienas puses mēs gribam visu, ko jaunu. Mēs ātri saklausam, nu tik būs. Jā. Un tad mēs kaut kā atkal vienu brīdi baidāmies. Un tad mēs atkal esam pa slinku, lai to visu izzinātu, jo tas prasa pacietību un arī iedziļināšanos dažādā literatūrās. Jā. Cilmes šūnu banka ir pirmā Latvijā akreditētā Cilmes šūnu banka, un šodien tas uzsvars vairāk tiek likts uz tieši Cilmes šūnām, kas ir paņemts no nabasaites uzreiz pēc dzemdībām. Bet ir cilvēki, proti, ja mēs sākam runāt par šiem stereotipiem, kur saka, ka priekš kam man glabāt nabasaites asins, ja Cilmes šūnas var dabūt arī no kaulu smadzenēm, piemēram. Nu ja, kad vajadzēs, te paņemšu, tepat jau es staigāju. Vienmēr esmu teikusi, un to nevar neviens apgāst, ka tās Cilmes šūnas, ko mēs varam paņemt no mazuļa asinīm, pirmkārt, mēs viņus paņemam no materiāla, kas ir paredzēts izmešanai, kā medicīniskie atkritumi. Otrkārt, tajā brīdī viņas ir visaktīvākās, visdzīvelīgākās, visgatavākās vairoties, viņas nav ievainotas, tāpēc tas materiāls ir tik vērtīgs. Jā, ir cilvēki, kas ir jautājuši, teiksim, mana jūsu vecuma, es nevarēju paņemt tad, kad es piedzimu, jo tas nebija. Varbūt man vajag paņemt tagad, iesaldēt, pēc 20 gadiem viņas vēl būs gana labas. Nu, arī tāda praksa īsti netiek piekopta. Jā, ir mūsos Cilmes šūnas, bet arī viņas ar gadiem ejot samazinās, un beigās, kā es teicu, viņas ir visu to pašu kaitīgo saņēmuši dzīvē. Tā kā, teiksim, nav tik viennozīmīgi, kad vajadzēs paņemšu, visvērtīgākās viņas ir tajā brīdī. Un varbūt tā lieta, kas arī nav pateikta, ir tas, ka viņas jau ir gatavas lietošanai. Viņas atsaldējot, viņas ir gatavas lietošanai. Lai atrastu sagatavotu materiālu, tas prasa laiku. Minējāt arī šo divu vārdu savienojumu medicīniskais atkritums. Arī šādas leģendas klīst par to, ka kāda jēga, kāpēc mums paņem to, ko principā izmestu miskastē. Jā, bet bērniņš
ar šīm te šūnām, kuras cirkulēja starp viņu un mammu, visu laiku dzīvoja. Viņš auga, viņš veidojās. Viņas tanī brīdī, kad bērniņš piedzima, ir šī bērniņa daļa. Tāpēc, teiksim, viņš kļūst par atkritumu, tad, kad mēs viņu izmetam miskastē. Jā. Bet patiesībā ja mēs saglabājam šūnas, tad tā ir tāda bioloģiska apdrošināšana nākotnē. Bioloģiska apdrošināšana nākotnē. Tas izklausās arī tā diezgan sveši, vai ne? Un tā arī ir viena no lietām, par kuru vēl ir tāds diezgan palielas šaubas, ka vispār jau tas viss ir tādā vienā eksperimenta līmenī un nav jau tā kā līdz galam neviens pateicis, jā, vajag jums visiem. Jā. Tātad pirmam pacientam 30 gadi, un šajā laikā pasaulē ir vairāk kā 40,000 transplantācijas veiktas ar cilmu šūnām. Tur var būt dažādas. Tur ir arī kaulu smadzeņu šūnas un perifēro asiņu šūnas, bet 40,000 ir pietiekoši liels skaitlis. Un vēl ir tas, ka tā tendence pēdējos gados pieaug, jo gan zinātne, gan medicīna, tehnoloģijas, tīri praktiskā pielietošanā attīstās. Un, ja mēs skatāmies tādas statistiskas līknes, tad tas viss attīstās taisni pēdējos gados. Tā kā, teiksim, pret mītu, ka tas viss ir tikai eksperimenti, šie 40,000 gadījumi tomēr ir apliecinājums, ka tie nav tikai eksperimenti. Tas notiek. Jā, tikai tur. Jā, minējāt to pirmo pacientu, kuram ir 30 gadi, tad attiecīgi viņa mirklī, kad viņš dzimā, attiecīgi viņa vecāki bija saglabājuši šīs cilmes šūnas no nabasaitas? Tanī reizē bija iespēja no brāļa paņemt, un viņam bija īpaša anēmija, un tas bija 1989. gads. Un viņš ir tagad liels vīrietis, viņam ir ģimene, pašam ir bērni un ir, teiksim, šīs nabasaitas asiņu mājaslapas Facebook, kur arī ir intervijas ar viņu. Un tā kā, teiksim, viņš ir dzīvs vesels pie labas veselības un laimīgs par to iespēju. Tad attiecīgi sanāk tā, ka mēs jau varam padomāt arī par to, ka kādam ģimenē tas varētu noderēt. Jā, noteikti. Un par asinīm arī vairāk kārt droši vien esmu teikusi, ka pārsvarā jau ir divi materiāli – asinis un nabasaitas audu šūnas, mezenhimālā šūnas. Un asinis pārsvarā jau tiek pielietotas nevis pašam bērniņam, bet tieši brāļiem, māsām pie hematoloģiskām, pie asins slimībām, ļaunām, nejaukām. Ja? Un, tā kā tas teiksim, apliecina to ģimeni. Un šis otrs materiāls, šis nabasaitas audu šūnas, viņas ir foršākas, jo viņas no tās domas, kad viņas tiešām neprasa tādu sadarību un viņas ir izmantojamas ģimenē. Viņas ir universālas, var izaudzēt jebkuru citu šūnu, viņas var pavairot, un viņas var izmantot mamma, tēta, soma un tā tālāk. Un viņas arī ir iespējams atrast publiskā bankā, ja tikai viņa ir. Ja ir, jā. Tur attiecīgi tad jāatrod absolūti piemērots. Cik necik piemērots, bet šī kustība varbūt nav vēl tik attīstītu šo mezenhimālo šūnu publisko banku, un tāpēc tas materiāls ir ierobežots. Tad, ja dodamies tālāk paskatīties uz to pašu procesu kā tādu, dzemdības skaidrs jau ir ļoti emocijām bagāts process, vai ne, daudz pārdzīvojumu, protams, arī fizisks darbs, un tās mammas mazāk satraucās par sevi, par savām sāpēm, plīsmiem un visu pārējo, kā par to, ka kaut kas varētu notikt ar mazulīti. Un tad redz viena no lietām, ko nereti mēdz teikt, ka šādu cilmu šūnu paņemšanu varētu kaitēt mazulim. Jā, tāds mīts arī ir. Un šis mīts varbūt ir, pirmkārt, nekaitē mazulim, jo materiāls no asinis mēs paņemam tad, kad nabasaita ir pārgriezta, kad mazulis ir jau mammai atdots uz krūtīm un kad viss ir, teiksim, tas sāpju un pārdzīvojuma process ir beidzies. Te gan ir varbūt viena lieta, kādreiz, ko medicīnā pieļauj. Ja tiešām ir tāda situācija ģimenē, kad ir slims vecākais brālītis un māsiņa un ir zināms, kad būtu nepieciešams cilmes šūnas no brālīša māsiņas, kas dzimst pēc tam, tad ir vienmēr jāapsver riski iegūmi, un šo nabasaiti var arī klemēt nedaudz agrāk. Jo, ja mēs atceramies manus laikus, tad neviens par tādu nabasaitas gaidīšanu, kamēr viņi beidz pulsēt, vispār nerunāja. Tas ir tagad atklāts jau, un
tā taktika pastāv, bet ja tiešām ar mērķi, kad ir vajadzīgs pēc iespējas lielāks tas asiņu daudzums, tad arī tiek pieļauts kaut kāds vidusceļš, jo nav jau strikti noteikts uzreiz klemēt vai klemēt pēc tik un tik laika. Ja? Visur ir iegūmi riski, un, protams, kad mazulis jau nekad necietīs un viņam nekad pāri nenodara. Jo tas process ir... Jā, tas mirklis, kurā viņam ir bijis vajadzīga nepieciešamība pēc nabas saites un tām funkcijām, ko viņa veic, ir tā kā noslēdzies. Tas jau ir noslēdzies, jā, un teiksim, tā kā mēs... Tur ir savi mīti, jā, un tam mītam ir viena maza daļa astītes, par kuru var prātot, jā. Nedrīkst nabas saiti par ātri noklemēt, tas ir viņam varbūt neveselīgi piedzimušiem, nu pat bērniņam, bet ja ir tāda īpaša situācija, jo medicīnā jau nav vienādas situācijas, tas katrs gadījums ir ļoti specifisks. Un vēl viena lieta, man arī būs interesanti zināt, kā tas notiek attiecībā uz cilmes šūnām, proti, tad, kad viņas tiek transplantētas, vai ar viņu palīdzību mēs varam kaut ko pārnest uz recipientu, piemēram, ļaundabīgs audzējs vai kas tam līdzīgs? Jā, tāds mīts ir, ka tur pārnesīs audzējs. Pirmkārt, bērna dzimšanas brīdī īsti nav šīs ļaundabīgās šūnas. Viņas parasti attīstās dzīves laikā pie teiksim, nelabvēlīgiem faktoriem. Pie tam ļaundabīgi audzēji attīstās 10, 12 un daudz citu gadu laikā. Ja? Plaušu vēzis nav uzreiz tad, kad es izsmēķēju cigareti. Ja? Un līdzīgi ar šīm šūnām. Un tātad, teiksim, nav datu, kas pierādītu, ka kādam būtu pārnests ļaundabīgs audzējs pārstādot jaundzimušā cilmes šūnas. Otrs faktors šajā lietā ir tas, ka, ja cilvēks ir ārstēts ar ļaundabīgu slimību pārstādot cilmes šūnas, īstenībā jebkuru ārstēšanu pielietojot, pēc šīs ārstēšanas paveikšanas viņš ir tādā ļoti striktā uzraudzībā. Laiku pa laikam tiek kontrolēts, analīzes, visādi izmeklējumi un tā tālāk, viņš ir tādā pastiprinātā uzmanībā. Un tas arī dod to apstiprinājumu, ka tā īsti nav pierādīts, ka kādam būtu ļaundabīgs audzējs attīstījies tāpēc, ka viņam ir pārstādīts jaundzimušā šūnas. Jo jaundzimušais, tā teiksim, ir visnevainīgākais. Tā kā tīra balta lapa, ja neviens neko uz viņas vēl nav uzrakstījis. Ir kaut kādas slimības, kas nāk ģenētiski pārmantotas, jā, bet tas nav šis ļaundabīgo audzēju gadījums. Tas ticamākais arī šis mīts ir radies tieši dēļ tā, ka varbūt kāds ir kaut ko citu vai saistīts ar asins pārliešanu vai par kaut kādām pilnīgi citām lietām, vai ne? Ka kaut kas pārnesās. Varbūt arī mēs gudrinieki kādreiz, tad, kad filozofējam un iedomājamies, kā būtu, ja būtu, tad mums tur ienāk kaut kas tāds prātā. Jo mīti rodās ne jau tikai uz ielas, viņi jau rodās arī mūsu medicīnas gudrinieku galvās. Jā, bet attiecīgi tā tad šis nav tas gadījums, kurā mēs varētu apgalvot, ka kaut kas tāds ir iespējams un tādēļ mēs to nedarīsim. Tieši tā. Vai ne? Tieši tā. Nākamais mīts. Nedaudz jau tam pieskārāmies, un šajā gadījumā tas bija tāda pozitīvā pieredze, kur brālis saņēma nabas saites cilmes šūnas no brāļa. Vai ar cilmes šūnām var visu ģimenes locekļus ārstēt? Izmantot šīs cilmes šūnas? Kā teicu, asins materiālam būs ierobežota tā izmantošana, ja? Un asins materiālam ir vajadzīga lielāka sadarība. Šīm te nabas saites audu šūnām sadarība nav tik liela vajadzīga, līdz ar to viņas plašāk varam pielietot. Un ir liela grupa tādas sauktās autoimūnās saslimšanas, kas attīstās varbūt tādā 25, 30 līdz 40 gadu vecumam, ne no šā, ne no tā, un tur ir ļoti labi tagad kliniskie pētījumi labās stadijās, kas apliecina, ka būtu izmantojams šīs te šūnas, tā kā, teiksim, tas ir tas ģimenes varbūt variants, ka varētu arī vecai mammai vai teiksim, jau 40 gadi jau varētu būt vecmāmiņa bērniņam. Jā. Tā kā tas ir tas, par kuru runājam, ka ģimenei un asins materiāls tomēr ir vairāk arī ģimenei, bet tur tas ierobežojums ir lielāks. Sadarība, jā. Un
Vēl viena lieta, kur arī interesanti būtu saprast, kā tad ir patiesībā. Piedzimst viens bērniņš, vecāki ir noglabājuši cilmes šūnas, piesakās nākamais bērniņš. Viņi to vienreiz ir izdarījuši, it kā kaut kur dzirdējuši. Kur mums ir gan jau derēs arī brālim māsai, kā tad ir patiesībā. Ir nepieciešams katram bērnam savas cilmes šūnas glabāt, tad vai pietiks ar vienām uz visiem? Labāk, protams, ir... Ja varam katram bērnam, te atkal ir divas lietas. Bieži vien, tad, kad piedzima pirmais bērniņš, jo mūsu banka nabasaitu saudu šūnu ņem no 16. gada. Tagad mums ir jau 19. Jā, bieži vien tam pirmajam vēl nebija iespēja paņemt nabasaitu saudus. Ja runājam par asinīm, tad asins, cilmes šūnu daudzums asins materiālā ir pietiekoši ierobežots. Dažreiz tie ir ļoti mazi paraugi, dažreiz tie ir pietiekoši. Un, ja mēs domājam par nākotni, par tādu ārstēšanu, varbūt jau pieaugušā vecumā, tad ir iespēja tomēr kombinēt šos abu brāļu, abu māsu paraugus. Mūsdienās jau pastāv arī iespēja pavairot asinsšūnas. Līdz kaut kādam laikam bija uzskats, ka tur cik ir, tik ir un vairāk nav. Mūsdienās ir jau pirmie, dati par to, ka viņus ir iespējams pavairot, un līdz ar to varētu domāt, ka nevajag otram bērnam, bet par asins materiālu runājot, viņš, ja ir vairāk, ir labāk. Tad viņš patiešām ģimenē varētu būt kā tāds ģimenes ieguldījums. Jā. Skaidrs ir tas, ka šobrīd mēs apzināmies, tā pētniecība ir gājusi tik tālu, ka gan tās aba veida cilmes šūnas ir nepieciešams saglabāt. Tad attiecīgi tas noteikti ieguvums būs krietni lielāks. Noteikti. Tad tas vēl jārēķinās kādreiz pēc dzemdībām. Vienmēr jau pirmajā vietā ir bērniņš un mamma, un ja nevarēs paņemt materiālu asins, var iznākt tā, ka tas viens materiāls nav saglabājums, ir pa maz. Bija īsa nabassaite, vēl kaut kas notikās. Jebkurā gadījumā nabasaites šūnas ir iespējams saglabāt. Arī pastāv riski, ka viņas, piemēram, neaugs. 10% gadījumu neaug. Līdz ar to mēs saglabājam tikai jau pavairotu materiālu, kas dod garantiju, ka viņas ir dzīvas un gatavas vairoties. Ir garantija, ka atsaldējot viņas būs derīgas lietošanā. Līdz ar to, ja tu esi saglabājis, nevar asins izliet ārā un nabassaiti saglabāt. It kā neskan loģiski. Jā, muļķīgi izklausās diezgan. Vai ne? Tātad tomēr vajadzētu runāt par abu materiālu saglabāšanu. Jā. Nākamā svarīgā lieta – derīguma termiņš? Derīguma termiņa nav. Kādreiz, tad, kad tā, šī kustība, šī iespēja parādījās, tad varbūt nebija īsti zināms, cik ilgi viņas var glabāt, un tie pirmie līgumi jau bija varbūt līdz 18 gadiem, tad tā kā līdz 21 gadam. Jau kādu pāri gadu atpakaļ ir atsaldēti dažādās pasaules vietās, dažādās laboratorijās ir atsaldēti tie materiāli, kas ir 25 gadi glabājušies, un tas viedoklis ir, ka viņas nav mainījušās, viņas ir tādas pašas, kā tika sasaldēts. Līdz ar to mēs varam runāt par to saglabāšanu jau bērna vispilnam tam dzīves ciklam, posmam. No tām bērnības vainām, tad tās varbūt tādas jauna cilvēka slimības, kas parādās ne šur, ne tur. Varbūt jau kaut kādi vēlāku gadu infarkti, insulti un tad beigās kaut vai reģenerācija, kā es vienmēr saku, par tām grumbām. Jā, kaut vai skaistumam beigās, ja nekur citur nav bijuši. Ja visu mūžu ir dikti veselīgi nodzīvots, jā. Un te arī ir stāsts par to pielietojumu, ka tas ir patiesi plašs. Dažādākos gadījumos viņi ir sevišķi, kad mēs runājam, ir 80 diagnozes, kas ir standarta terapijā iekļautas šo te asins un dažādu ļaundabīgu slimību ārstēšanai. Viņas ir kā standarta terapija, ārstēšanas algoritmos un Eiropas Savienībā viņas apmaksā valsts Eiropas Savienības ietvaros. Un arī tādi gadījumi ir bijuši, lai arī mēs nelietojam jaunadzimušo šūnas, mēs lietojam Latvijā pieaugušo šūnas, bet mēs esam ārstējuši slimniekus gan Lietuvā, gan Igaunijā pa valsts līdzekļiem. Tā kā, tikpat labi tas varētu būt Polija, Vācija vai kāda cita Eiropas valsts.
Un šīm otrām šūnām, tur tas diagnožu klāsts ir patiešām plats, jo kā jau pats sākums, kad no viņām var izaudzēt jebkuru citu šūnu, un viņas var pavairot, cik vajag. Tas 500 000 ir tāda varbūt sākuma deva kaut kam, bet viņu var likt uz barotnēm, pavairot, kāda tanī reizē ir tā vajadzība pēc viņām. Jā. Mēs esam arī pēdējā laikā diezgan bieži sākam dzirdēt par to, ka cilmes šūnas patiesi glābi dzīvības, ārstē varbūt smagas kaitas un tādējādi palīdz un atbalsta. Tāpēc tas attiecīgi tāds vecāku lēmums. Tas ticamākais, ka nav vienkārši, jo mēs zinām, tas, protams, ir maksas pakalpojums un kaut kāds ieguldījums ir jāveic, bet pieļauj iespēju, ka pietiekami vērtīgs, jo viens no mītiem ir arī par to, ka tikai mazu bērnu mēs varam ārstēt, bet mēs zinām, ka tā nav. Jā, tas, ko es teicu, kad par asins šūnām bija it sevišķi savu laiku tas uzskats, jo tur apmēram tajā porcijā, kas ir tā saucamā standarta porcija, tur ir apmēram tā kā 40 kg svaru, un tas ir 12, 13 gadi. Bet tas, ko es teicu, kad arī pēdējos gados pie tā tiek strādāts, kad praksē labāk tiek saprast, cik šūnu vajag, teiksim, tādam vai tādam bojājumam. Un arī ir iemācījušies zinātnieki viņas arī pavairot. Jā. Tā kā, teiksim, vai atkal kombinēt, teiksim, akūtā stāvoklī mēs izmantojam to, kas mums ir, un pēc tam, kad pacients ir atlabs, mēs varam izmantot vai no periferām asinīm, kaulus, kombinēt var materiālus. Kombinēt. Attiecīgi zinātni ir priekš, un mēs no viņas varam iegūt tikai un vienīgi ar vien vairāk un vairāk, tikai jāpieņem pareizais lēmums, jo iespēja būs tikai vienu reizi, tieši pēc dzemdībām. Pēc 2 dienām jau būs par vēlu, vai ne? Nē, tad būs par vēlu. Un ja ir tas materiāls, tad ir par ko lauzīt galvu. Ja nav, tad mirklis ir garām pagājis. Tāpēc, lai nepalaistu garām mirkli, izsveriet visus par un pret, izdomājiet, saprotiet, pieņemiet lēmumus, un cilmes šūnu banka noteikti var arī palīdzēt ar konsultāciju, tā kā droši vērsieties, jautājiet, noskaidrojiet visu, kas jūs satrauc, un esiet vismaz kaut kripatiņu drošāk par to, ka nākotnes veselības vārdā jūs esat izdarījuši tādu ļoti labu ieguldījumu. Es teikšu paldies Inesei. Jā, paldies. Bija ļoti liels prieks satikt atkal, kādu reizi atkal tiksimies. Kādu reizi, pēc kāda laika atkal, kad sakrāsies jautājumi. Vai ne? Un mēs dosimies tālāk un dosimies pie kāda video stāsta, jo tikpat ļoti, kā mēs gribam parūpēties par savu bērnu veselību, mums ir svarīgs viņu miegs. Un kas tad mums palīdz iemigt? Skaistas šobrīd.